Sveiciens visiem! Šodien jūs gribu iepazīstināt ar dažiem jauniem papildinājumiem priekš ceļa sekakam meža kamerām. Sāksim ar pirmo. Tātad pirmais jaunums ir solārais panelis, bet ceļa gadījumā tas nav vienkārši solārais panelis. Šajā panelī ir iebūvēta arī litija baterija. Tas nozīmē, ka kamera barosies ne tikai tad, kad spīd saule un patiešo no paneļa, bet arī no šī iebūvētā akumulātora. Ko tad šāda ierīce dod mums medniekiem? Protams, kad pirmā viennozīmīgā lieta ir tā, ka mēs mednieki dzīvojam zaļi. Un barojot kameras ar baterijām, tātad veidojās šādi te kalni, kuri mums pēc tam ir jāutilizē, un tie visi ir kaitīgi atkritumi. Un, protams, kad nākamā lieta šeit var būt ieguvums ir tiem, kuriem medību objekti atrodas tālāk no dzīves vietas, tātad nav pastāvīgi jāuztraucās, kurā brīdī beigsies baterijas un jāmēro speciāls ceļš, lai nomainītu šīs te baterijas. Panelis palīdzēs mums ietaupīt laiku un resursus. Un kā mēs zinām, tad šodien, mūsdienās, pats dārgākais ir tieši laiks. Runājot par uzstādīšanu, šeit ir pavisam vienkārši. Tātad viens vats vada gals panelī, otrs vada gals kamerā. Vats ir pietiekoši garš, lai šo te paneli varētu uzstādīt pietiekoši augstu, lai kāds garnadis viņam netiek klāt. Par pašu stiprinājumu tātad divi veidi. Vai nu izmantojam šādu te lentu, ar ko mēs piestiprinam ap koku, vai arī 4 caurumi, kas ir paredzēti skrūvēm. Paneļi šobrīd plašā sortimentā ir pieejami visos purnomuižas veikalos, un zaļi domājušam medniekam ir noteikti vērts apsvērt iespēju iegādāties šādu te ierīci.